Čau visiem! Kā jūs jūtaties? Cerams, ka labi. Šīs dienas tēma, par ko es kādu daždienas atpakaļ īstenībā aizdomājos par to, ka meitenēm ir diezgan švakas rokas, švaki pleci. It kā ir ļoti labi, ka jūs darbojaties ar iesēdieniem, jūs strādājat ar kājām, strādājat lai trenētu sēžas, bet ļoti būtiski ir tomēr nenolaist savas rokas, plecus, jo tādas pozīcijas kā plēnki, jeb suns ar nolaistu galvu, cik svarīgi ir, lai rokās ir spēks, lai jūs varat izturēt. Ja? Man ikdienā arī saskaros ar savām meitenēm un puišiem treniņos, tiešām tas ir vājais punkts. Tāpēc šodienas nodarbība arī būs uz to, lai mēs stiprinātu krūšu muskultūru, rokas, plecus, ja, lai varam kvalitīvi izpildīt jebkādus citus vingrinājumus, kas saistīti ar fitnesu, jebkādu citu aktīvo sportu. Ja? Tā kā mēs sagatavojamies un pastrādāsim. Iekārtojamies guļas pozīcijā. Ja varam, noturam taisnas kājas, ja nē, turam mazliet saliektas, viss atkarīgs no tā, kā jums jūtās mugura. Ja? Ar apaļu muguru rulējamies augšā, pastiepamies uz augšu, ar izelpu saratēm uz vienu pusi, ar izelpu uz otru pusi. Atkal ar apaļu muguru lejā. Ielpu uz augšu, pastiepamies ar izelpu uz vienu pusi, uz otru. Iekustinam sevi. Lānām arī ielpu uz augšu. Ar izelpu. Vēl divas reizes. Smuki uz augšu. Cenšamies noturēt taisnu muguru. Jā, ļoti viegli ierotējam ar muguru. Ar izelpu un atbrīvojam rokas blakus ķermenim. Tātad jums ir plaukstas jānoliek nevis aiz muguras, nevis uz priekšu pa vidu augšstilbiem apmēram. Ja? Tā, lai jūs varat atcelt sevi uz rokām, mazliet esot virs grīdas. Kājas gurnu platumā, ar izelpu mēs ceļam gurnus augšā. Ja jutīsiet, kā pastiepjās pleci, galvu varat atstāt neitrāli, ja? Un ar ielpu jums ir jāievēzē dibens starp rokām. Ar izelpu uz augšu varat mazliet nofiksēt un ar ielpu. Noteikti izjutīsiet slodzi uz rokām, uz pleciem. Jā, un augšpusē šeit pastiepjās arī mugura. Ar izelpu uz augšu. Un nofiksējam. Un jāpalējā. Ar izelpu uz augšu. Un cik varam noturam. Un vēl divas reizes. Ar izelpu augšā. Un vēl viena. Noturam. Un lēnām atbrīvojamies kājas krustā. Veļamies pāri. Ja mūsu mīļais planks. Iekārtojamies uz elkoņiem balstā. Kājas var turēt nedaudz izvērsas gurnu platumā. Šeit arī pārnesam svaru uz sāniem, uz pēdu sāniem, ja? Un atveram saliektu roku vaļā. Un lēnām samainam uz otru pusi. Ja? Arī cenšamies atvērt roku aiz plecu līnijas, ja? Aiz muguras līnijas, ja? Lai jūtam, ka nedaudz iestiepjās. Krūškurvis ar izelpu. Vēl, ja cenšamies noturēt sevi stingri, arī kājās un mugurā, ar izelpu. Vēl 4, ar izelpu. Vēl 3, ar izelpu. 2 un 1. Varam mazliet atbrīvot ceļus grīdā, salikt rokas aiz muguras un atpūsties bērnu pozīcijā. Ja? Varat arī, protams, atstāt rokas uz priekšu, varat vienkārši palikt sēdus un mazliet izkustināt plecus, ja piekusuši rokas. Turpināsim staigāt no rokām uz elkoņiem. Izpildīsim, paņemam vidēji 6 reizes ar katru roku. Sākat ar to roku, kuri jums jūtās vājāka, pārsvarā tā ir kreisā, ja kājas atkal stabili, un ar kreiso roku lejā augšā.
2. Un cenšamies saglabāt gurnus taisnus, ja? Nestaigāt ar gurniem. Un, kad liekam plaukstu grīdā, tad liekam nevis priekšā, bet tieši zem krūškurja. Jā, un 6. Mēģinām bez pauzes pildīt ar otru. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Ja šis jūtās neizdarāms un piekūstat, visu to pašu varat darīt ar ceļiem uz grīdas, ja? Slodzi tāpat sajutīsiet, ja? Ok, turpināsim. Iekārtojamies suns ar nolaistu galvu. Pamīņājieties, ja pastiepiet plecus, ja jūtat jau sagurumu plecos. Ja, turpināsim mēs dinamisku kustību. Ieelpa, mēs esam suns ar nolaistu galvu, cenšties saglabāt kājas taisas. Un izelpā pievelkam celis ar rokām. Arī izelpa un mainot 2, 3, 4. Kopā izpildīsim 10 reizes. 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Jā, labi, skats uz plaukstām, leksim klāt pie rokām. Jā, un tad mēģināsim iztaisnot kājas. Ja mazliet pakarāties, varat rokas iekarināt elkoņos, galva atbrīvota, ja, lai jūs jūtat, ka jums pleci pastiepjās, mugura pastiepjās, noteikti stiepsies arī kājas. Viss ķermenis atbrīvots. Nedaudz. Ja nomierinam telpu. Un tad lēnām atbrīvojam rokas. Un ar apaļu muguru nākam augšā. Ja pieciemies augšā, arī jāelpu. Izapļojam rokas, liekam rokas aiz muguras, pastiepamies prom un ar apaļiem ceļiem saliekt muguru, laižamies lejā. Ceļi var palikt saliekt un 10 pumpīšu rokām. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atbrīvojam rokas priekšā, brīvi. Ja, un liksim izklupienu ar labo kāju atpakaļ. Iekārtojamies, ja kājas ir stabili, atceļam ķermeni un apļosim rokas. Ieelpa augšā un atpakaļ. Ieelpa un izelpa. Un 3. Un 4. Un 5. Un paliek rokas aiz muguras, iestiepjamies atpakaļ, stingri, rokas nekrīt uz kājas, bet noturam. Aizmugurējo pēdu liekam balstā un laižamies blakus kājai. Rokas atkal krīt, cik tālu varam. 4, 3, 2, atbrīvojam rokas tepat priekšā. Lēnām liekam labo kāju klāt un kreiso kāju atpakaļ samainam. Iekārtojam kājas, atcelsim sevi un aiziet vēlreiz ieelpa. Ja 5 apļa rokām un 2, 3, 4 un paliek rokas aiz muguras. Saliekam plaukstus kopā, iestiepjam prom no sevis, kājas stingras, 4, 3, 2, aizmugurējā pēda balstā, laižam sevi lejā un rokas, cik varam tik palaižam aiz galvas. 4, 3, 2 un atbrīvojam rokas, pagriežamies un liekam labo kāju atpakaļ. Jā, ļoti labi. Turpināsim mēs ar planku un četurangu.
pilnībā ar tricepsu nolaižamies līdz grīdai, atbrīvojam rokas, liekam atpakaļ pie krūtīm, piespiežam augšdēlmus un uzpumpējamies augšā. To pašu varam darīt ar celīšiem. Lejā, atlaižam rokas vaļā, atpakaļ pie krūtīm. Mēģinat neizvērst elkoņus. Es zinu, ka gribās, ja, jo parasti triceps ir mazliet vājāks. Ja, bet cenšamies izpildīt kustību precīzu. Atbrīvojam rokas un spiežam sev augšā. Jā. Arī zelpu. Augšā. Lejā vēl 4 reizes. Arī zelpu. Vēl 3. Tad, kad jūs ceļat sev augšā, stingri savācam pēderu. Jā, neceļamies tādā čūskiņā. Vēl 2. Arī zelpu. Un 1. Maleči. Un paliekam lejā uz grīdas. Turpināsim strādāt ar muguru. Tātad apguļamies, pieri ir grīdā, viss ķermenis ir grīdā. Ja celsim labo roku, kreiso kāju un tad pretēji. Ja strādāsim visā garumā ar muguru. Ja jūs noteikti atstājat pieri grīdā, man ir vieglāk runāt, galva nav piespiest grīdā. Ja? Atceļam, noturam un atbrīvojam. Otru roku pretējo kāju noturam un atbrīvojam. Ja? Un mainam visu laiku. Noturam uz kādām 3-4 sekundēm. Ja? Un turam un atbrīvojam. Paceļam, noturam un atbrīvojam. Pēc kādas 6., 8. reizes noteikti sajutīsiet, ja kā strādā mugura. Arī zelpu. Atceļam. Arī zelpu. Vēl 4. Arī zelpu turam. Vēl 3. Labi, vēl 2. Jā, un 1. Ok, ļoti labi. Rokas pie krūtīm. Ja tagad celsim visu ķermeni augšā, rokas paliks pie pleciem un taisnosim. Arī atceļam, arī zelpu iztaisnojam, arī atpakaļ, arī zelpu lejā. Ja cenšamies rokas iztaisnot ar ausīm vienā līnijā, skatiens ir grīdā. Ja nevarat iztaisnot rokas, lai paliek pie ausiem pie pleciem, arī izelpa. Ielpa. Izelpa. Ja. Šeit būtu ļoti svarīgi noturēt lāpstiņas kopā, arī izelpa. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Vēl 3 reizes. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Vēl 2. Izelpa. Ielpa. Un pēdējā reize. Ceļam augšā. Iztaisnojam. Atpakaļ. Un lejā. Pārnesam uz atpakaļ. Bērnu poza ar izvērstiem ceļiem. Rokas atstājam priekšā. Cik tālu varam, ja, lai jūtam, ka pastiepjās mugura. Visā garumā. Pieri atbrīvojat grīdā. Un pelpojat mierīgi. Kad jūties, kad rokas bišķiņi atpūtušās, atceļam sevi uz ceļiem, izpildīsim kamieļu pozu.
Ja? Sākumā uz vienu pusi, uz otru pusi, un tad pildīsim pilno. Arī pastiepjamies uz augšu, labā roka iet uz labā papēža, un atliecamies atpakaļ, cik jums ļauj mugura. Atcerieties, ka gurnus jūs stumjat uz priekšu, ja? Augštilbi netiek noslogoti. Un noturam. Jauki iestiepjās krūškurvis. Lēnām atpakaļ. Varam caur iesēdienu. Uzbīdīt sevi augšā. Jā, labi. Arī sāplējā. Un tagad pildīsim ar abām rokām. Jāatcerieties, jūs varat uzlikt pēdas uz pirksgaliem, lai dabūtu papēdi augstāk. Bet, ja jūs jūtaties ok, jāatstājam pēdas kā ir, sakārtojam rokas, gurnus pabīdam uz priekšu, atliecat galvu atpakaļ, varat atstāt arī augšā. Ja jūtam, ja, kā iestiepjās krūškurvis, un tā doma, ka jūs stumjat sevi uz priekšu. Un elpojam. 4, 3, 2. Lēnām paceļam galvu, lēnām paceļam ķermeņa augšdaļu un atkal bērnu pozā atbrīvojamies. Pastiepjam muguru. Un lēnām nākt augšā. Ja šodienai tas ir viss no manis, tad, kad jūs darbojaties ķermeņa augšdaļu. Sākumā izpildam vingrinājumus, kas mazliet iesilda locītavas, iesilda kustības. Tad varat paņemt kādu spēka vingrinājumu, tā kā šodien tur pastaigāt no rokām uz elkoņiem, vai kādu planku paturēt. Un pēc tam noteikti tās ķermeņa daļas mēs pastiepjam. Tā kā beigās mēs pastiepjam krūškurvi, pastiepjam mazliet plecus. Tā kā, ja jūs arī paši jūtat, ka jūs gribat izpildīt kaut kādus vingrinājumus plūstoši, jūs varat to darīt. Ja? Bet cenšamies saglabāt to secību pareizi. Ja? Sākumā iesildam, tad mazliet spēks un tad pastiepjam. Ok, tā kā ceru, ka jūs izbaudījāt un tiekamies noteikti nākošais. Paldies! Puķis!